Šodien izpakosim Asus P6T Deluxe versija 2. mātes plata. Kaste izskatās ļoti interesanti, ir dažādi uzraksti, reklāmas visādas, kas tai kartē piemīt. Tātad X58 chipseta mātes plata, domāta Core i7 procesoriem Intel. Tad liels uzraksts, atkal liels uzraksts, atkal liels uzraksts. Un aizmugurē arī diži daudz, kas sarakstīts ir. Taisīsim vaļā, skatīsimies, kas ir vēderā. Smuks valks virsū, pašā priekšā mums ir pati mātes plata. Noņemsim māku. Tad pirmajā kastē mums ir mātes plata. Noliksim viņu malā. Apakšā ir vēl viena kaste. Un tas ir arī viss. Noliksim kasti malā. Tad, kas mums līdz nāk mātes platē? Tad mums ir grāmatiņa ar disku, driver disks, grāmatiņa, ielikts kaut kāda trešo aplikāciju instrukcija. Interesanti. Liksim malā. Tātad ātrais plates ielikšanas manuālis. Smuka. Tiešām ļoti laba, interesanta ir mātes plates izeja restīta priekš keisa, mīksts pārklājums, kā folija materiāla arī, kā es domāju, kurētu mazināt gan skaņu, gan vibrāciju. Izskatās šādīgi. Tas viens. Tātad, cik mums ir? Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6 SATA konektori, 3 no kuriem ir 90 grādu leņķa konektori. Tātad mums ir viens šleifs. Ventilators, kas ir domāts mātes platas radiatoru ventilēšanai. Aizmugurē ieliekams tātad 2 USB. Tālāk ir fireware izeja. Tālāk mums ir Asus Crossfire konektors. Tad vēl konektori mātes platē un interesanti mazas skrūvgriezīšu priekš ventilātoru pieskrūvēšanas. Likšu atpakaļ. Tas viss galvenais nepazaudēt, lai var pēc tam arī mātes platījāt priekšā. Aiztaisim ceļu. Tā, nu pastīsimies uz pašu mātes platu. Tātad jāmēģina viņu izņemt ārā.
Pati mātes plata statiskā iesaiņojumā. Iespaidīgi. Tātad, kas mums šeit ir? Procesors. Ļoti daudz, kā reklāma teica, 16 pusvadītāju procesora strāvas uzturēšanai. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6 operatīvās atmiņas sloti. Kad ir interesants uzraksts virsū, kad lietot līdz 1,65 voltu operatīvo atmiņu un viss, kas ir virs, tātad uz pašu risku. Tad mums ir mātes plates procesori, dzesētājs, mums ir tālāk, cik interesanti ir izveidots vertikāli ievietota baterija mātes plates. Mums ir elektrības konektors, mums ir 4 SATA izējas, ļoti parocīgi, un 2 mums ir arī tātad horizontālās 4 un 2 vertikālās. Tad, kas ir interesanti, mums ir mātes platē ir tātad ieslēgšanās. Mātes platē ir ieslēgšanas un reset poga. Tas nozīmē to, ka mātes plate pirms ielikšanas iekšā var arī palaist un darbināt. Tātad, kas mums vēl ir? Mums ir PCI sloti, gan 16, gan 8, gan 4. Mums ir USB konektori daudz izvada. Tad, kas ir interesanti, šai mātes platē šeit ir neliels SSD disks iekšā, kurā ir Linux, kuru var lietot neiebūtojoties pašā operācijas sistēmā, var viņu palast, vai var ieiet internetā, var e-pastu izlasīt. Cik tas ir praktiski, tad par to spriest katram lietotājam pašam ir. Tālāk, kas mums šeit ir? Tad mums ir apvienots peles vai klaviatūras PS2 ieeja. Tātad ir 2 USB, ir skaņas izēja optiskā, ir viens tīkls, 2 USB, 3 SATA fireware, tad ir vēl viens tīkla izēja 2 USB un 7 kanālu skaņa. Ja. Tā izskatās. Patiesībā iespējas ir ļoti labs, ļoti interesants. Redzēsim, kā šī karte darbojās arī dzīvē.